jāiet detaļās, ko tas nozīmē sabiedrībai, arī cilvēkiem, kas ir cietuši no vardarbības. Dažādām sabiedrībām dažādi šis jautājums nozīmē, un otrs, es domāju, šī izšķiršanās, kuras partijas un kuri deputāti balsos kopā ar Šleseru un Roslikovu vai ZZS deputāti to darīs, šis ir arī budžeta. Vai ļaujiet pateikt? Mēs paši izdomāsim. Šis ir budžeta jautājums. Šis ir budžeta jautājums. Un politisks jautājums. Un es esmu ļoti piesardzīgs, vai šeit jau arī neparādās arī, vai Lembergs kaut kur palīdz vai nepalīdz pieņemt atsevišķus lēmumus. Un Jauguļa kungs pieminēja, ka vakar... Tas Stambulas konvencijas Lembergs. Es esmu piesardzīgs. Un trešais, Jauguļa kungs piemin, ka vakar premjeri runājas ar ZZS. Jā, šodien es runāju ar ZZS un Ventspils partiju ostas likuma sakarā, un arī mēs izskatījām. Un šajā sakarā arī uz galda ir jautājums, pieņemsim, atlaist vai neatlaist noteiktus finanšu saistības, kas ir Ventspilī. Un, protams, man ir jāizvērtē, bet es palieku piesardzīgs, ja kādas ir izvēles. Un patiešām es domāju, kā pareizi minēju, budžeta jautājums, kas ir svarīgs drošības izteiksmē, un man šie jautājumi arvien vairāk arī paliek. Vienkāršiem vārdiem. Valdība var krist? Es izsaku piesardzību, un es domāju, ka rītdien ZZS kolēģiem ir jautājums iet kopā ar Šleseru, Roslikovu un iet populismā, vai tomēr skatīties arī, ka valstiskas atbildes. Es jau teiktu, Jāni, tā, ja mēs tiešām visi ejam uz to, svarīgs jautājums ir cīņa pret vardarbību, jebkāda vardarbības izpausme. Tas ir skaidrs. Vai tiešām konvencijas jautājums šobrīd ir svarīgāks, kā Arvils teica, par budžetu un par to Auguļkungs, tas ir jūsu valdības darba saraksts. Ja jūs atkāpjaties no tā darba saraksta, jūs atkāpjaties no tā, par ko jūs vienojaties pirms 2 gadiem. Pagaid, mēs neatkāpjamies no tā, ko mēs uzņēmāmies izdarīt. Mēs to izdarījām. Un tagad darīsim apakaļ, un tad tas nav pārkāpums, jā? Pagaid, jā, kas šajā laikā notiek, vai tad nav jautājums? Labi, rīt no rīta skatīsimies, šitas seriāls iespējams te ir vairāk kā šis jautājums ir tiešām tas, kas ir koalīcijas, valdības un budžeta jautājums, tad... Jā, bet, protams, laiks ir izvēlēts brīnišķīgs tieši tajā brīdī, kad valdība finalizē darbu pie budžeta un darbam budžetam. Aizsardzības budžetam ir jāiet uz Saeimu. Mēs nedarīsim neko. Nē, to es saprotu, bet mēs gaidām no koalīcijas. Koalīcija būs atbildīga. To mēs redzēsim Saeimā, skatīsimies, kas zina, vai pēc nedēļas mums nebūs jārunā arī par to. Es gribu noslēgt